Rēzeknis novada ziņas. Šodien pie mūsu gastos ir Rēzeknis novada būvvaldes vadētoja Liene Līce, ja mēs parunāsim par jautājumiem, kas skar būvniecības procesu Rēzeknis novada teritorijā. Sveicināti! Labdien! No sākuma pastāstīt par jaunumiem Rēzeknis novada būvvaldē, kas nūle ir tī poši svarīgākie darbi. Lielākās aktualitātes Rēzeknis novadā šobrīd ir Lūznavas muižas rekonstrukcijas darbi, kas turpinās. Tāpat arī pagājušajā nedēļā ir uzsākti Tiskādu speciālās internāta skolas ēkas un Tiskādu vidusskolas ēkas rekonstrukcijas darbi. Šīs abas ēkas tiks rekonstruētas atbilstoši zemes enerģijas patēriņa ēkām. Līdz 30. novembram Rēzeknis novada dzīvotājiem ir iespējams bez maksas dzēst dabā nāsūšas palīgākas no nekustamo īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Kur ir jāsagriežās, kādi dokumenti jāizsniedz, lai to varētu izdarīt? Jā, tieši tā. Tātad līdz 30. novembrim ir iespējams dzēst no šīs kadastra informācijas sistēmas palīgākas. Vēlreiz gribu atkārtot tieši palīgākas bez maksas. Pārējās ēkas, kas ir dabā nēsošas dzīvojamās mājas un citas, par tām ir jāmaksā. Tātad, lai to izdarītu, cilvēkam ir jānāk pie mums uz Rēzeknes novada būvvaldi Atbrīvošanas alejā 95, 3. stāvā, un jāuzraksta iesniegums, kurā būs izteikta šī vēlme dzēst dabā nēsošu būvi. Iesniegumā jānorāda visi dati, kā arī būves kadastra apzīmējumus. Tad mūsu speciālisti brauc uz vietas dabā, apseko zemes gabalu, konstatē, šī būve ir saglabājusies vai nav saglabājusies, un tad tiek izsniegta izziņa. Par izziņu būvvaldē gan ir jāmaksā, un šis pakalpojums maksā 3 lati. Tad, kad ir izziņa izsniegta, ar šo izziņu ir jāiet uz valsts zemes dienestu, un tur tad šo būvi dzēsīs no informācijas sistēmas, un par to vairs nebūs jāmaksā nodoklis. Bet kas ir ar dabā esošam, bet nereģistrētu mākomu, kur jūs var reģistrēt, un kas notiek, ka šo sākas reāli dabā pastāv, bet jūs netiek reģistrētas, neviens jūs nesataisās reģistrēt? Šis ir mūsu tāds lielais otrais darbs, un arī ir šobrīd dota tāda iespēja pašvaldībām reģistrēt būves, aizpildot ēku datu deklarācijas. Vārds sakot, tas ir tādos gadījumos, ja tā būve dabā eksistē, bet reāli kadastra informācijas sistēmā viņa nav, nekur neuzrādās, un līdz ar to arī neviens viņai nespēja aprēķināt nodokli tajā ēkai. Tad mēs to pie sevis konstatējam, jo mēs tā kā visu redzam, visu zinām, un mēs braucam uz vietas, apsekojam dabā, iespējams arī nomēram, jo ēku data deklarācijā ir jāuzrāda apbūves laukums, stāvu platība, stāvu skaits un vispārējā informācija. Un aizpildām šo ēku datu deklarāciju un nododam valsts zemes dienestam, kur to reģistrē kadastra informācijas sistēmā, un pašvaldība jau varēs aprēķināt nodokli. Lielākoties tas ir tādām ēkām, kurām, nav saglabājusies kaut kāda dokumentācija, tās ir būvētas sen, vai arī tām ēkām, kuru būvniecība ir uzsākta pat nesen, vai beidzamo 20 gadu laikā, bet zemes īpašnieks vai ēkas īpašnieks nav visu savedis līdz galam. Viņš ir uzbūvējis, bet nav nodevis eksploatācijā, nav taisījis inventarizācijas lietu un nav pieņemšanas eksploatācijā akta. Līdz ar to cilvēks dzīvo tajā ēkā un nodoklis netiek aprēķināts. Nenoliedzami problēmas sagodoja arī graustu skaits, un domāju, ka Rēzeknis novadā arī to nav mazums. Vai ir kādi nosacījumi, kas pīspīž īpašnieku sakārtot savu teritoriju, vai arī Rēzeknis novadam tas ir jodara par saviem līdzekļiem? Šobrīd aprīlī ir stājušies spēkā pašvaldības saistošie noteikumi par kārtību, kādā nojaucami grausti. Un ir šāda iespēja, un mēs arī esam lūguši no pagastiem sarakstus ar graustiem. Mums ir iesniegti šādi saraksti, un to ir daudz graustu. Un jā, būvvalde var to darīt, un mēs arī cenšamies, bet sākumā ir ļoti gara saraksta ar grausta īpašnieku, un tikai tad, ja nekas netiek darīts, jo varbūt īpašnieks izdomā, ka tomēr sakārtos to graustu vai pats saviem spēkiem nojauks, un tikai tad, kad ir beigusies visi brīdinājuma termiņi, tad pašvaldība var nojaukt pa saviem līdzekļiem, bet tos līdzekļus tik un tā tie tiks piedzīti no grausta īpašnieka.
Bet vai īpašnieks nevar pēc tam tīsotīs ar novada pašvaldību par to, ka jūs redz nojaucat, bet es tur gribēju pats apsaimniekot vai sakortot vai pats nojaukt, bet jūs redz citādi? Bet pirms nojaukt, un šāds precedents vēl nav bijis, pat Latvijā ir tādu ļoti maz. Pirms nojaukt būs visi oficiāli brīdinājumi, komisijas izveidotas, apsekošanas, fotofiksācijas. Var sakot, uz šo te graustu tiks ieviesta tāda pamatīga lieta. Jūs jau mūsu sarunas pašā sākumā, tad, kad es jums vaicoju par jaunumiem Rēzeknis novada Bilvaldē, pieminēt Lūznavas muižas renovācijas darbus. Tad nu pastostīt, kas ir izdarīts, kas vēl ir jodara un kad tad būs lielais muižas atklāšanas pasākums. Kopš būvdarbu sākuma ir paspēts tātad nostiprināt jumta nesošās konstrukcijas, nomainīt jumta segumu, nosiltināt bēniņus, kā arī cokolstāvā ieklāt betona klona grīdas. Tāpat arī nesen pabeigti darbi ar inženiertīkliem, elektrība, apkure, kanalizācija, ūdensvads. Un šobrīd notiek darbi pie lietus kanalizācijas ierīkošanas un ķieģeļu fasādes atjaunošanas. Jācer, ka drīz būs atklāšana un Lūznavas muiža atgūs savu iepriekšējo skaistumu. Un tāpat arī vēlos pieminēt, par cik tas ir kultūras piemineklis, tad ļoti svarīgi, ka tiek saglabāti esošie koka logi un durvis, un tie šobrīd atrodas pie būvnieka darbnīcās, kur tiek restaurēti. Tāpat savu atklāšanu pavisam drīz sagaidīs Dricānu vidusskolas sporta zāle, kas būs 1. septembra teica. Porsteigums, dāvinājums ne tikai skolānim, skolotājiem, bet visam dricānīšiem. Vai sporta zāles būvniecība varētu nosaukt par beidzamo laika lielāko būvprojektu starp novada izglītības īstodēm? Jā, tā varētu būt, bet ir arī vēl tomēr citi lieli starp izglītības iestādēm projekti, kas arī ir tie paši Tīskādu internāta skolas un vidusskolas siltināšana. Maltā ir nosiltināts, kā jaunbūve droši vien, jā. Un par jūsu pieminēto Tīskādu internātu pamatskolu un Tīskādu vidusskolu, ko arī plānots darīt, un vai būvdarbi netraucēs vicēbu procesu? Es domāju, ka netraucēs, jo ir arī iesniegts darba organizācijas plāns, kur ir atrunāta, kā tā visa būvniecība notiks, un viņi lielākoties strādā tomēr ārpusē un tiks iežogots viss un nožogots, un tur, kur skolniekiem nav jāiet, tur cerams arī viņi neies. Un sarunas noslēgumā varbūt vēlreiz aicinot Rēzeknis novada iedzīvotājus, lai viņi droši grīžās Rēzeknis novada Bilvaldē un sakortoja vaicojumus gan par dabā asūšam, gan par dabā nāsūšam ākam, kamēr to vēl var izdarīt bez maksas vai par minimālu samaksu. Jā, iedzīvotājiem es ļoti vēlētos, lai viņi pievērš uzmanību būvatļaujām un konkrēti to derīguma termiņiem, jo būvatļaujas tiek izsniegtas uz termiņu 1 gads, un pēc tam, diemžēl, maza daļa, kas nāk un pagarina. Un lielākai daļai šie būvatļaujas termiņi ir beigušies, un, lai to pagarinātu, ir nepieciešama būvniecības civiltiesiskā apdrošināšana. Tā nav dārga, un tad ir jānāk uz Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde atbrīvošanas alejā 95 un jāpagarina šī būvatļauja. Maksa par būvatļaujas pagarināšanu nav nekāda piemērojama. Jo patiesībā ir tā, ka tie cilvēki, kuri ir uzbūvējuši mājas, un es droši vien jau atkārtošu, bet tur dzīvo un kuras nav nodotas eksploatācijā, saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu par to paredzēts naudas sods, kas ir fiziskām un juridiskām personām sākot no 50 lati un uz augšu. Sirsnīgs paldies jums par sarunu! Par jaunumiem Rēzeknis novada Bilvaldē stostīja novada Bilvaldes vadītāja Liene Līce, bet sarunu vadīja Lauris Sondore. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.